teikumu. Man ir liels prieks būt kopā ar jums. Es šobrīd vairāk redzu savu prezentācijas ekrānu. Es ceru, ka jūs arī redzat, vai ne? Dodiet ziņu, kad, ja tā nav, gribētos neredzējuši varbūt jūs prezentācijas laikā tieši. Tātad, kā mēs vienojāmies? Jautājums, ja ir kāds jautājums, labāk uzreiz, jo es esmu iekļāvis daudz dažādas tēmas, un visticamāk, ja mēs vienu tēmu pabeigsim, tad tas jautājums var aizmirsties. Otrs mans lūgums varbūt jūs varat palīdzēt, ja ir kāds jautājums čatā vai jautājums no auditorijas, tad jūs arī varat pārtraukt mani, jo es varbūt vairāk ar stāstīšanu, un tad, ja kāds jautājums čatā, tad droši dodiet ziņu, mēģināšu atbildēt. Un vēl pēdējā lieta, man turpmāk vienā no nākamajiem slaidiem man vajadzēs, lai jūs izvelkat ārā mobilos telefonus. Šīs būs tā reize, kad drīkst izmantot mobilos telefonus. Man ir neliela aktivitāte, kur es esmu sagatavojis, un tur būs nepieciešams. Bet vispirms nedaudz par iesākumu. Tātad man sauc Toms Bergs, es esmu ļoti ilgus gadus nodarbojies ar sociālajiem mēdījiem, ar sociālo mēdīju satura veidošanu, un pēdējos gados es esmu pievērsies mākslīgā intelekta izpētei. Ja jūs jautāsiet, vai man ir kāda ļoti specifiska izglītība, nē, nav. Es esmu mākslīgā intelekta ikdienas lietotājs un cenšos šodien arī centīšos šo ideju, piemērus un lietas, kā jūs varat izmantot savā labā, tīri no tāda ikdienas lietotāja skatu punkta, kas varbūt šis pieejams nav tik ļoti zinātnisks, viņš būs vairāk praktisks, taču es uzskatu, ka tieši praktiskais ir tas, kas jums var noderēt arī ikdienā strādājot, izmantojot. Un vēl pēdējā lieta, un man vairākās lekcijās ir šis prasīts, Tom, vai tu kaut ko tirgo? Nē, es netirgoju neko. Visi šie rīki, ko es piedāvāšu aplūkot, ir pieejami jebkuram. Viņiem ir bezmaksas versijas, viņiem ir maksas versijas, bet es nepārstāvu nevienu no šo rīku izplatītājiem. Prezentācijas beigās es nedošu 20% atlaidu kodu kaut kam no šiem rīkiem. Tātad viss ir, ko jūs redzēsiet, ir manis paša notestēts un izskaidrošu arī, kā tas darbojās. Un, ja jums ir jautājumi, tad ļoti labprāt arī atbildēšu. Tātad šodienas plāns ir, runāsim par to, kas ir mākslīgais intelekts, no kurienes tas pēkšņi ir uzradies un kādas ir tās iespējas. Un esmu arī sagatavojis praktiskus pielietojumus, un tā kā šodien zināju, ka mana galvenā auditorija ir bibliotekāra, tad man ir daži labi paraugi arī tieši jums. Es pieņēmu, ka iespējams jūsu darba ikdienā var kaut kas tāds būt. Ja tas nav, tad nesmieties par mani, bet ideju katrā ziņā es jums nodošu. Un lūk, šis ir tas brīdis, kad man nepieciešami jūsu mobilie telefoni. Un noskanējiet šo kodu, vai arī ieiet menti.com un ievadiet kodu 578160. Tas ir redzams ekrāna apakšā. Tagad es pārslēgšos uz citu formātu un jums ievadot vai noskanēt šo kodu. Mēs atvainojamies, vai vēlreiz var lūdzu parādīt QR kodu? Jā, tūlītās. Mēs nespējām. Labi? Jā, droši, tūlīt. Čik, šeit ir tas kods. Un jums jāparādās tādām vai esam gatavi. Ja tas parādās, tad jūs esat tikuši veiksmīgi iekšā. Lēns internets. Tā, kā jums veicās? Ir viss kārtībā? Esat tikuši iekšā? Jūs vēl skenējat, labi. Tā, neesam vēl gatavi, neesam Tom, piedod lūdzu. Otra versija, kā šo var izdarīt un ieiet iekšā, ir apakšā man prezentācijā, kur ir adrese un kods. Arī tā var ieiet tur patās iekšā. Ciparus ievadot nestrādā. Mums rādās nekorekti.
Bet ar QR Vispirms kodu interneta pārlūkā adrese menti.com un tad viņš prasīs kodu. vispirms interneta pārlūka adrese menti.com. Jā, meitenes tā dara. Jā, to mēs vēl skenēsim kodu. Piedošanu, vēl kavējamies. Nu, arī kur jāuzspied saites un aiziet tur ielaida. Man lūdzu palīdziet, es nemācēšu. Tā, jā, arī tagad spiežam saites, ielaida. Tagad esi, ja? Jā. Nu, varam doties tālāk, ja? Varam doties tālāk. Super. Tad es šobrīd izslēgšu prezentācijas slaidu. Tas nebūs uz brīdi nepieciešamība. Jūs man dzirdat vai ne? Un jūs sekojat līdzi savos mobilajos telefonos. Tad pirmais slaids mēs esam gatavi, ja? To jūs redzat? Redzat slaidu, ja? Esam gatavi. Jā, Varat sarunas, jā. turpināt, jā. Aiziet, tātad pirmais jautājums ir, vai jūs izmantojat kādu no mākslīgā intelekta rīkiem? Un paskatīsimies, kādas mums ir auditorijas temperatūra. Tātad ļoti interesanti, jā, jau veidojas rezultātu regulāri. Mums ir 6 šodienas dalībnieki, kuri izmanto regulāri. Tas nozīmē, ka viņiem noteikti būs jau jautājums, vai varbūt kaut kādas lietas jau būs zināmas. Un man arī ļoti liels prieks redzēt ir par tiem, kas atbild nē, bet labprāt pamēģināt. Tas nozīmē, ka jūs esat nonākuši īstajā vietā. Un tas ir tas, ko es gribēju noskaidrot. Tas man ļoti atvieglos arī stāstījumu. Un es domāju, ka mēs arī varam laist tālāk. 12 pret 12. Jā, ļoti labs rezultāts. Tas ir ļoti, ļoti prieks redzēt. Tad neliela aktivitāte. Varbūt tās arī, ja kāds joprojām nav paspējis ar QR kodu tikt iekšā nākamajos slaidos, viņš būs redzams. Jūs varat jebkurā brīdī droši viņu skenēt un pievienoties mūsu diskusijā. Lūk, pirmais jautājums. Patiesība vai mīts, kā mākslīgais intelekts spēj veidot pilnīgi jaunas valodas, kuras cilvēki nesaprot? Kā jūs domājat? Patiesība vai mīts? Es pamēģināšu saprast, apmēram, cik ir tas atbildžu slieksnis, kas ir jāsakaita, pēc mēs varam doties uz nākamo slaidu. 16, 17 uzskata, ka mīts, 12 uzskata, ka patiesība. Rezultāti ir tuvi, jā, un es jau uzreiz sāku stāstīt, ka 2017. gadā Facebook uztaisīja eksperimentu, kurš bija jāaptur, jo viņi savā starpā deva iespēju sazināties diviem mākslīgiem intelektiem, kuri no sākuma sazinājās mums saprotamā valodā, nu, viņu gadījumā angļu, un beigās pārgāja uz ļoti specifisku valodu, ko saprata tikai viņu. Tas sastāvēja no kaut kādām frāzēm, kas neko neizteica, bet šī eksperimenta mērķis bija nonākt, nepierādīt to, ka divi mākslīgi intelekti var nonākt pie kaut kāda problēmas risinājumu, un beigās viņa ar šo pašu izdomāto valodu nonāca. Līdz ar to šis eksperiments tika pārtraukts, jo es ne jau tāpēc, ka kāds nobijās, bet tāpēc, ka vienkārši viņi saprata, kā tas viss darbojās, un visiem bija skaidrs. Nākamais jautājums. Vai mākslīgais intelekts var paredzēt slimības pat pirms simptomu parādīšanās? Šeit sākumā uzlicis ļoti pārliecinošs mīts, bet šī ir patiesība.
šobrīd mēs varbūt to ikdienā nezinām, bet ārstniecības iestādēs, kur piemēram, kas nodarbojas ar tagad pēkšņi izkrīt no galvas, kā sauc to milzīgo aparātu, kas skenē cilvēku un ļoti detalizēti var parādīt, kas notiek iekšā. Ārstniecības iestādēm es nezinu, kā ir Latvijā, bet, protams, ja mēs ņemam Ameriku vai varbūt kādu lielo Eiropas valsti, ir tā, ka viņiem šie dati ir ļoti daudz un viņus var salīdzināt savā starpā starp cilvēkiem, kam ir kaut kādas slimības vai līdzīgi simptomi. Un mākslīgais intelekts šajās bildēs spēj daudz precīzāk saredzēt kaut kādas anomālijas nekā cilvēka acis. Principā mākslīgais intelekts ir milzīgs palīgs ārstiem jau šodien. Tā kā, lūk, viņš arī to spēj paredzēt. Vēl viens interesants fakts. Dodamies tālāk. Daudz liels mīts ir par to, ka drīz mākslīgais intelekts pārņems daudz darba vietas un radīs bezdarbu. Kā jūs domājat, tā ir patiesība vai mīts? Man patīk redzēt, ka daudz domā, ka tā ir patiesība. Ja mums būtu vairāk laiks, mēs par šo varētu padiskutēt. Es sakau, domāju, ka tas ir mīts, un to arī saka vairāk pētījumi, jo pavisam vienkāršot runājot, tā doma ir tāda, ka mākslīgais intelekts automatizē darbus. Viņš ir tā kā asistents, kas nekad nenogurst, bet tajā pašā laikā viņš ir viņš ir milzīga datu kopa, kas nespēj domāt ārpus ievadītās informācijas. Es teiktu, ka tā nākotne visticamāk manā skatījumā varētu būt tāda, ka tieši tiks radītas jaunas profesijas, kurām vajadzēs pārzināt šīs visas lietas. Un, kā piemēram mākslīgā intelekta speciālisti vai mākslīgā intelekta ētikas konsultanti un citi. Un tajā pašā laikā neredz, ka paredzamā nākotnē varētu mums kādu darbu atņemt. Pāriesim pie mūsu izklaides sadaļas nākamās lietas, un šeit jums ir jāpasaka, vai šis robots putekļsūcējs izmanto mākslīgo intelektu. Kā jūs domājat, jā vai nē? Es esmu nonācis pareizajā auditorijā. Visticamāk, ka daudziem no jums mājās arī ir kāds šāds gudrais putekļsūcējs. Man pašam nav, bet, piemēram, manai mammai ir. Un tā kā viņi palaida pirmo reizi, tad viņš izbraukāja visu dzīvokli un noskanēja. Līdz ar to viņš apzinās, kur ir lietas, kas stāv, un viņš no viņām nākamreiz izvairīsies. Tā kā viņš viņus ir tādā savā veidā iegaumējis. Laižam tālāk. Jūs iebraucat automātiskajā mazgātavē, nomazgāt mašīnu, vai tas ir mākslīgais intelekts vai nav? Šeit pārliecinoši es redzu, ka uzvar, ka nē, tas nav, un tas patiešām arī nav mākslīgais intelekts. Šīs automātiskās mazgātavas, tā ir vienkārši programma. Samitrini, uzliec šampūnu, nosusini. Tur nekas neizdomā, pilnīgi neko jaunu. Tas varētu būt mākslīgais intelekts tajā brīdī, ja, piemēram, jūs regulāri braucat uz vienu un to pašu automazgātavu, un viņi saprot, ka jūsu mašīna vienmēr ir dubļaināka, šim vajadzētu vairāk šampūnu piešaut klāt, tad tas jau varētu būt mākslīgais intelekts, bet to, ko mēs šobrīd pazīstam, ne, nav. Tad, kad jūs klausāties mūziku vai skatāties kādu video YouTube, un jums pēc tam iesaka līdzīgus klipus, jūs gribētu šo redzēt, vai tas ir mākslīgais intelekts? Super. Es arī redzu, ka jūs ļoti labi jau saprotat, par ko mēs runājam. Tas ir mākslīgais intelekts, un patiesībā šis ir viens no pirmajiem, ko mēs jau neapzināti izmantojam daudzus gadus. Tāpēc, ja tu vienreiz paskaties kaķu video YouTube, tas nozīmē, ka tā ar tevi ir cauri, tu no kaķu video vairs netiks vaļā. Nākamais piemērs ir, vai automātiskais kļūdu labotājs tavā datorā ir mākslīgais intelekts? Un šeit atbild ir nē, jo viņš neizdomā lietas no jauna.
viņš nepieliek klāt, varbūt tu vēlētos šo tekstu pārrakstīt tā. Viņš vienkārši, viņam ir datu bāze, kurā viņš zina, ka, piemēram, komats vienmēr būs jāliek tur, un ja tur komata nav, tad viņš saka, hei, tu aizmirsti komatu. Tālāk, tas nav. Bet, ja, piemēram, viņš saka, ka šo teikumu tu varētu pārrakstīt šādi, un tas izskatītos labāk, tad tas jau ir mākslīgais intelekts. Dodamies tālāk. Lai personalizētās reklāmas internetā izmanto mākslīgo intelektu. Un šeit mēs varam vienmēr atgriezties pie tā stāsta, kad, ja jūs vienreiz internetā palūkojaties, kur izdevīgāk apdrošināt automašīnu, tad jūs no tām reklāmām netiksiet vairs vaļā nekur. Un dažreiz tas ir uzmācīgi, jā, piekrītu, bet viņi skatās, jā, pēc jūsu uzvedības internetā, lasa un piedāvā lietas, kas iespējams jums varētu interesēt. Man dažreiz šķiet, ka tas ir, nu, tā kā aizbrauc jau galējībās, jo ir produkts, ko es apskatos, nopērku, un man pēc tam es skatos, ka šis produkts man tiek reklamēts. Tā kā, nu, nevienmēr. Jūs gribat kaut kur aizbraukt, un jums lietojat Waze. Un kā jūs domājat, vai Waze izmanto mākslīgo intelektu? Ir ļoti līdzīgi rezultāti. Waze patiesībā bija viens no pirmajiem, kas izmantoja mākslīgo intelektu, jo viņš analizē, kur ir visvairāk mašīnas, kurš būs jūsu izdevīgākais maršruts. Un, ja, piemēram, viņš saredz, ka mašīnas kustās lēnāk, tad viņš jau uzstājas, ka tur ir sastrēgums. Mēs to esam visi redzējuši, bet tagad, ja padomā no šāda, tad jā, arī šeit tiek jau labu laiku izmantot mākslīgais intelekts. Vai automašīnas kruīzes kontrole ir mākslīgais intelekts? Pārliecinoši, nē, tieši tā. Tā ir vienkārši tehniska funkcija, kur jūs iestatāt ātrumu un brauc. Ja mēs runājam jau par adaptīvo kruīzes kontroli, kas pamana šķēršļus priekšā, tad tur jau varētu būt, ka tas ir mākslīgais intelekts. Tālāk. Vai banku sistēma, kas bloķē aizdomīgus darījumus un brīdina lietotāju par iespējamu krāpniecību, ir mākslīgais intelekts? Jā, ir tāda patiesība, ka bankas arī ir izgudrojušas sistēmu, kur nevar vienmēr cilvēks blakus izsēdēt. Un īpaši šajā brīdī, kad ļoti ir aktīvi krāpnieki, tas ir ļoti aktuāli banku vidē, un viņi skatās un ķer ārā kaut kādus aizdomīgus darījumus, kas atkārtojās, vai, piemēram, pēkšņi tiek sūtīts lielas naudas summas, lai noķertu šos cilvēkus, kas vēlas pārsūtīt krāpniekiem vairāk nekā viņi ikdienā, piemēram, savā kontā parasti pārsūta kādam. Vai šī bilde ir īsta? Labi, tā, šī bilde ir īsta. Jūs sakat, labi, parādīšu nākamo bildi un tad teikšu atbildi. Vai šī bilde ir īsta? Izskatās, ka jūs esat ļoti acīgi, jo tā iepriekšējā bilde bija īsta un šī nav īsta. Protams, man uzreiz nodod tas dīvainais klājums uz zemes, jo mežā īsti tādas laukumi ar tādām palmām, nu varbūt kaut kur, bet pie mums katrā ziņā nē. Jā, un pēdējais jautājums šajā brīdī ir, kur no mākslīgā intelekta rīkiem jūs esat kādreiz izmantojis? Es šo gribētu noskaidrot, lai es zinu, varbūt kam pievērst uzmanību vai kaut ko jaunu varbūt izstāstīt. Un tad arī šis būs pēdējais slaids šajā aktivitātē, un tad mēs pievēršamies pie mana stāstījuma. Izskatās, ka ChatGPT ir pilnīgs uzvarētājs, un ir vēl cilvēki, kas saka, ka nevienu. DeepL ir viens, labi. Jāsaka, godīgi, man tas īsti nekur nav iekļauts. Vairākumā man piemēri ir par ChatGPT un Google Gemini. Es esmu pamēģinājis, par to es arī pastāstīšu vēlāk. Bet es sapratu kopējo temperatūru ļoti labi. Tā, jautājums pēc tam vēlāk. Vai arī varbūt ir kādi jautājumi šobrīd? Varat uzdot, es tikmēr pārslēgšu ekrānu atpakaļ uz savu prezentācijas slaidu. Tālāk. Šobrīd nav jautājumu, varam turpināt.
Jā, patiesībā varbūt jūs varat atstāt mikrofonu ieslēgtu. Man netraucē. Un, jā, ļoti labi. Ļoti labi. Šis ir padara tādu klātbūtnes efektu arī man savādāk. Es sēžu istabā viens pats un runāju. Mēs jau pieskārāmies šeit, vai mākslīgais intelekts aizstās cilvēkus, un tā realitāte, kad nē, ka tas ir vairāk kā rīks, kas palīdz cilvēkiem ikdienā. Tas nevar aizvietot radošumu, emocijas, intuīciju vai cilvēcisko pieredzi, bet tas ir, kā jau es minēju, fantastisks asistents, kas jebkurā diennakts laikā ir gatavs jums pakalpot. Vēl viens mīts ir, ka tas ir sarežģīti un domās tikai programmētājiem. Jā, tā iespējams bija pirms gadiem, 5, varbūt 7, bet mēs to varētu salīdzināt ar interneta laikmetu, kad internets ienāca vispār pasaulē. Tad arī tas sākotnēji bija pieejams dažiem zinātniekiem universitātēs. Es, ja nekļūdos, tad Latvijas universitātē bija pirmā vieta, kur Latvijā bija internets. Un pamazām mēs, principā, šobrīd internetu nesam katrs savu kabatā līdzi, un tas neliekas nekāda tāda super tehnoloģija, jo tas ir tik ļoti iegājies mūsu ikdienā, ka tas ir tepat blakus, un es domāju, ka nākotnē arī būs šādā veidā par mākslīgo intelektu. Un arī paši šie mākslīgā intelekta veidotāji, kas uztur šīs visas programmas, cenšas darīt tā, lai viņas būtu pēc iespējas saprotamākas cilvēkiem, jo gal galā tas ir viņa biznesa. Viņi vēlas, lai jūs nopērkat to abonementu un lietojat viņu ikdienā. Tāpēc viņu uzdevums ir padarīt jums viņu pieejamāku un saprotamāku. Un vēl viens, protams, ir visbiežākais, ka tas atņems darba vietas un pārņems pasauli un domās mūsu vietā. Tad tas ir jau arī nedaudz tas, ko es arī teicu pirms tam, ka mākslīgais intelekts būtībā analizē datus un ģenerē atbildes balstoties uz šiem datiem, kas būs nedaudz piemērs dažus slaidus vēlāk. Ja jūs arī sapratīsiet, un dodamies uz priekšu. Un arī, manuprāt, pieteikumā minēja, no kurienes tad pēkšņi šis mākslīgais intelekts uzradās. Viņš jau ir kādu laiku, tikai viņš bija grūti pieejams, viņš bija dārgs, viņu nevarēja piedāvāt cilvēkiem ikdienā. Viņš bija pieejams tikai kaut kādās specifiskās vietās, universitātēs, pētniecības centros, un tad, protams, tehnoloģijām attīstoties, šie uzņēmumi saprata, kā šo visu nogādāt līdz mums. Tas, protams, ir ļoti sarežģīti un tehniski grūti, un tur ir ieguldīts ļoti daudz darbs un arī nauda. Bet mēs šobrīd varam baudīt šo iznākumu, un mums ir pieejami daudz un dažādi rīki. Un patiesībā pasaulē, ja, piemēram, mēs šo prezentāciju veidot vēl pēc 2 nedēļām, man atkal būtu jauni rīki, ko es varētu pieminēt, vai kaut kas ir mainījies, jo tas ātrums, kādā šobrīd tas notiek, ir, prātam, neaptverams. Es, principā, šeit sēžu, stāstu, un šobrīd iespējams iznāk ārā jau kaut kādi 5 rīki, kas daļai ir patiesība, ka viņi rodas no jauna, ka jā, bet īstenībā ļoti daudz rīku tiek bāzēti arī uz šī paša jau ChatGPT kā valodu modeļa. Starp citu, jā, par terminoloģiju. Es varu brīžiem jaukt terminus angliskais, tā kā AI, Artificial Intelligence, un MI, latviskais mākslīgais intelekts. Tāpēc AI un MI nozīmē to pašu. Un, ja es saku valodas modelis, tad valodas modelis nozīmē to, ko lieto, piemēram, ChatGPT, kas ir viņu tas modelis, kas veicina šīs atbildes, kad jūs uzdodat kādu jautājumu. Un lūk, šī vieta slaida. Kas tad ir tas īsti tas mākslīgais intelekts un kā mēs viņu varētu izskaidrot? Principā mēs jau viņu izmantojam daudz ilgāk nekā mums pašiem šķiet. Kā piemēram Google Translate, mēs viņu izmantojam gadiem, un ir tā, ka piemēram, viņu aizmugurē ir tas, ka jūs kaut ko tulkojat, un varbūt esat pamanījuši, ka dažreiz viņš piedāvā izvēlēties, kurš no tulkojumiem jums šķiet pareizāks, un tad jūs uzspiežat, un tādā veidā jūs palīdzat Google trenēt viņu šo mākslīgo intelektu. Arī par YouTube un Netflix video ieteikumiem mēs arī noskaidrojam, tas arī ir jau daudzus gadus izmantots, un arī veiz maršruti, bet tā galvenā doma ir
viņš imitē cilvēku domāšanu, lēmumu pieņemšanu, bet šos lēmumus un šo domāšanu viņš var izdarīt tikai no tiem datiem, kas viņam ir pieejami tajā pašā modelī iekšā, kas ir glabājās kaut kur pasaules kaut kādā daļā, kurā ir simtiem miljonu dažādu dokumentu, stāstu, rakstu, izvilkumi no sociālajiem tīkliem. Tas viss ir apkopots tādā milzīgā, pieņemsim, nosauksim viņu par serveri. Un tad, kad jūs, piemēram, pajautājat kaut ko ChatGPT, tad jūs no šīs servera dabūjat šo atbildi. Un varbūt tādam nelielam salīdzinājumam, ar ko tad tas mākslīgais intelekts atšķiras no parasta datorprogrammas, ka, piemēram, parasta datorprogramma tur ir ievadīts, ka, piemēram, nu, pieņemsim kalkulators. Ja jūs ievadat, ka 2 plus 2 ir 4, viņš neko vairāk neizdomā. Bet, ja mēs, piemēram, to salīdzinām, ja tas būtu mākslīgais intelekts un viņam būtu, piemēram, pieejama pavāra grāmata, ja, tad viņš varētu pamēģināt ieteikt, piemēram, kaut kādus receptus jaunus, varbūt kaut ko pievienot, varbūt kaut ko pamainīt, lai ir interesantāk. Un arī, piemēram, ja parasta datorprogramma ir kafijas aparātā, jūs piespiežat pogu ar melnu kafiju, un jums dabūsiet melnu kafiju. Bet savukārt, ja kafijas aparātā, piemēram, būtu mākslīgais intelekts, tad viņš, piemēram, saprastu, kurā dienas laikā jūs kādu kafiju labāk dzerat un cik jums stipri patīk un to atcerētos un vienmēr to piedāvāt. Vai arī, piemēram, ja jums mājās ir gudrais leduskapis, tad viņš vienkārši secinātu to, ka jums beidzās kāds pārtiks produkts, piemēram, olas, bet savukārt gudrais leduskapis ar mākslīgo intelektu jau būtu izreikinājis, ka jūs katru dienu apēdat 2 olas un izreikinās, cik olu jums vēl pietiks, pirms vēl būs jāiet uz veikalu. Tā kā tas ir apmēram kā tas strādā. Vēl daži piemēri, paskatoties nedaudz precīzāk, bet es mēģināšu saglabāt tādu arī vienkāršu un praktisku stāstījumu, lai tas būtu uztverami. Tātad jūs uzrakstat jautājumu. Iespējams, šo jautājumu mākslīgais intelekts jau ir saņēmis vairākus tūkstošus reižu un ir apmācījis, kā uz viņu atbildēt. Viņš ieraug to jautājumu, pārbauda, vai tas ir tas pats jautājums, un sniedz atbildi līdzīgu, kā viņš jau ir atbildējis kādreiz uz šo jautājumu. Mēs to varam salīdzināt ar, piemēram, jūs paprasat, vai šajā bildē ir kaķis. Un viņš nolasa to bildi, un viņam ir parametri iekšā par to, tātad kaķis, ok, viņš ir spalvains, viņam ir 2 ausis, viņam ir ūsas, viņam ir aste, bet, kā jau jūs noprotat, tad šo izstrādātāju galvenais izaicinājums ir, kā, piemēram, kaķi nesajaukt ar tīģeri. Jo it kā 2 kaķi, bet tur ir milzīga atšķirība. Un tas ir tāds ļoti vienkāršs skaidrojums, bet, principā, ja jums ir šī kaķa bilde, viņš saliek tādus ķeksīšus. Tātad ūsas ir, asta ir, 2 ausis ir, viņš ir ar kažoku, un viņš dod atbildi, jā, tas ir kaķis, un jūs saprotat, ok, jā, tas ir kaķis. Viens, lūk, piemērs, ja ir, piemēram, objektu atpazīšana sākumā mākslīgajam intelektam bija viegli, tad viena no grūtākajām lietām bija atpazīt cilvēku rokas. Un sākotnējās attēlu ģenerācijas cilvēku rokām izskatījās lūk šādas. Kur ir tā problēma? Problēma ir tajā, ka cilvēka roka ir sasodīti. Viņa, paskatoties no jebkuras puses, paceliet roku un kaut vai pagriežot nedaudz, mainās pilnīgi visa ģeometrija un uzstādījumi, jo ir pirksti, viņi var būt salikti kopā, viņi var izplesti būt. Pagriežot pa 90 grādiem roku, plaukstu redzat no sāniem. Un tas bija tas brīdis, kur mākslīgais intelekts ļoti, ļoti apjuka, bet tā vairs nav. Un šobrīd cilvēku roku viņš spēja ģenerēt diezgan labi, bet šie ir tā kā vairāk pirmsākumi. Tālāk. Es teiktu, ka mēs esam šobrīd pabeiguši tādu teorētisko daļu. Un es esmu gatavs pāriet uz praktisko daļu. Vai šobrīd ir kāds jautājums? No mūsu puses nav, varam turpināt. Lieliski, turpinām. Domā ātrāk strādāt produktīvāk. Tātad.
ar mākslīgo intelektu ir tā, ka es jau arī vairāk kārt minēju, ka viņš nekad ir nenogurstošs un spēj stundām ilgu darbu paveikt dažu sekundžu laikā. Tā ir tā efektivitāte. Uh, Viņu var pielāgot dažādiem uzdevumiem, sākot no rakstīšanas līdz datu analīzē. Jūs varat plānot pasākumus, jūs varat ģenerēt sociālo tīklu ierakstus, jūs varat ģenerēt savu ikdienas plānu, jūs varat, piemēram, ierakstīt, man šodien ir jāpadara tas un tas. Kāds būtu loģiskākais izkārtojums, ar ko man sākt un ko darīt pēdējo. Daudz ko apgalvo arī, ka mākslīgais intelekts tā ir precizitāte, bet es teikšu, ka manā pieredzē nevienmēr tā precizitāte ir simtprocentīga, jo ir viens tāds termins, ko sauc par mākslīgā intelekta halucinēšanu. Jūs viņam uzdodat jautājumu, jūs it kā saņemat atbildi, bet jūs šo atbildi vēlaties precizēt. Un man ir bijuši tādi gadījumi, ka viņš sāk runāt tiešām aplami. Tā kā nebūtu uzdots iepriekšējais jautājums, uz ko viņam it kā vajadzētu atsaukties, un to sauc par halucinēšanu. Un tāpēc šeit ir tā atbilde, ka vai tad tiešām viņš visu arī pārņems? Nē, viņam. Jūs esat ar viņu ikdienā strādājot galvenie. Jums, jebkura lieta, ko jūs pajautājat mākslīgajam intelektam, ir jāpārbauda. Piemēram, ar viņu nevajadzētu izveidot, piemēram, Viktorīnas jautājumus, jo viņš mīl izdomāt lietas no pilnīgi zila gaisa. Es to arī esmu pārliecinājies, un es nesaprotu ar viņu, kas tajā brīdī notiek, bet principā, ja tas ir kaut kāds teksta atreferējums vai kopsavilkums, es ieteiktu vienmēr pārlasīt. Bet tā kopumā precizitāte viņam ir augsta. Tagad mēs nonākam pie teksta rīkiem, jeb valodas modeļiem, ko es teicu. Tātad es esmu izcēlis 4. Tātad ChatGPT, kas mums noskaidrojām aptaujā, ir vispazīstamākais, Google Gemini. Kas ir Google produkts? Es teiktu, esot un izmēģinot viņu, man viņš šķiet nav īsti piemērots, piemēram, tekstu ģenerēšanai, plānošanai, jo viņš vairāk orientējās uz Google produktu apkalpošanu, piemēram, tur uztaisīt kopsavilkumu par e-pastu, atrast kaut kādu e-pastu, pārrakstīt varbūt e-pastu. Cloud AI ir vēl viens lielais valodu modelis, kas ir ļoti līdzīgs ChatGPT. Viņš vairāk koncentrējās uz to, ka es teikšu tā, ChatGPT ir daudz radošāks. Pie viņa var vērsties ar radošākiem jautājumiem, bet ja, piemēram, vajag kaut ko sistemātiski, kaut kādu analīzi, programmēšanu, matemātikas uzdevumus, tad es ieteiktu labāk doties uz Cloud AI. Jo viņš daudz labāk un loģiskāk un arī spēj pamatot, kāpēc viņš tā dara. Un vēl es esmu pierakstījis Microsoft Copilot. Es, diemžēl, nestrādāju Microsoft vidē, bet tiem, kam ir Microsoft vide, es teiktu, ka tas ir kaut kas līdzīgs kā Google Gemini, viņš ir sasaistīts ar Microsoft produktiem. Un, piemēram, es esmu dzirdējis to, ka ar viņu iemācoties ir sasodīt vienkārši Excelī rīkoties un kaut kādus datus apkopot. Es to neesmu pārbaudījis, bet, ja kāds ir, tad varbūt var apstiprināt vai noliegt. Padaršu. Tātad no manas puses nelieli piemēri šobrīd ar to, ko var darīt ar mākslīgā intelekta valodas modeļu. Tieši ar teksta rīkiem, kur jūs ievadat tekstu un dabūjat ārā tekstu. Es vairāk esmu dzīvojis par ChatGPT vidi. Un, piemēram, ko tur var darīt, ir plānošana. Ja? Tātad dienas kārtības plānošana, sastādīt iepirkumu sarakstu. Jums, piemēram, viņš atcerās, ka jūs esat pirms 2 nedēļām nopircis makaronus, un viņš teiks, Klau, bet varbūt tu neesi šoreiz pievienojis makaronus savā iepirkuma sarakstā, vai tie tiešām tev nav beigušies. Viņš var arī atgādināt par, piemēram, svarīgiem darbiem, ko nedrīkst aizmirst, tad kā virtuālais asistents. Tāda ir vēl ēdienkarte. Viņš, piemēram, var izmantot tā, jūs viņam pajautājat, kādi ir proteīniem bagātākie ēdieni, uzrakstiet 10 piemērus, un tad jūs varat izvēlēties, kuri jums visvairāk garšo, un tad jūs tos varat ēst. Ir arī viņi var, piemēram,
ceļojuma plānošanā izmantot. Viņš ļoti labi atzīmē vietas, kur aizbraukt un apskatīt. Bet tas ir arī, es esmu pārliecināts, ka tas ir baigi atkarīgs no jūsu tā ceļošanas ekspektācijām. Man, piemēram, labāk patīk varbūt izbraukt ārā no lielajām pilsētām un pastaigāt pa dabas takām. Bet, ja jūs, piemēram, ierakstīsiet, ko var redzēt Romā, viņš, protams, Kolizei norādīs, un tur bez jautājuma. Tajā pašā laikā viņš var aizmirst, piemēram, kaut kādas citas vietas, kas varbūt nav tik turistu pārpildītas, bet arī to ir vērts redzēt. Ar to arī, protams, uzmanīgi. Un arī viņš ir lielisks palīgs budžeta plānošanā, ja jūs gribat sekot līdz saviem izdevumiem un ieņēmumiem, un viņš arī, piemēram, sniedz padomus, varbūt tās, ka, varbūt ne tā, ka tagad šo jums noteikti vajag. Jūs esat izdomājis, ka jums vajag gudro pulksteni nopirkt, un jums tā doma dzīvo, un tad jūs saprotat, vai es varu nopirkt gudro pulksteni. Viņš teiks, jā, protams, ka jūs varat nopirkt gudro pulksteni. Viņš bieži vien piekrīt jums, bet, ja nopietni, tad budžeta plānošanā jūs varat, piemēram, iedot kaut kādas tur, piemēram, es vēlētos samazināt pārtikas izdevumus, un kā man varbūt labāk to darīt. Tie tādi pavisam ātri piemēri. Un par darbu runājot un mākslīgo intelektu, tad viņš var palīdzēt uzrakstīt, pārfrāzēt vai saīsināt tekstu. Šis ir viens no biežākajiem paņēmieniem, ko es izmantoju. Kā, piemēram, atbildēt uz tādu klasisku ēpastu, vai, piemēram, ja man ir sanākusi ļoti gara atbilde, viņš var viņu diezgan labi sagraizīt. Bet arī, kā es teicu, vienmēr ir jāpārlasa. Varbūt viņš ir kaut ko aizmirsis vai izlaidis. Var apkopot informāciju par jebkuru tēmu. Jūs varat pajautāt, man arī būs piemērs vēlāk, to es parādīšu labāk, tad precīzi. Kā jau arī minēju, tad prezentācijas idejas, piemēram, jums, ja man teica auditorija ir bibliotekāri, es zinu, ka bibliotekā notiek pasākumi, vai ne? Diezgan bieži dažādas tematikas, pareizi? Jā, tā ir. Lūk, un piemēram, jums ir pasākuma ideja, un varbūt jūs varat pajautāt viņam, piemēram, ko šajā pasākumā darīt, vai varbūt kādas ir aktivitātes. Man arī ir viens piemērs, ko nedaudz vēlāk parādīšu. Un par datu analīzi runājot, te ir nedaudz vairāk būs jāpiešaujas, bet, ja, piemēram, vajag izvilkt kaut kādus datus, tad viņš ar to ļoti lieliski tiek galā. Man, piemēram, personīgi katru nedēļu ir jāveic pārskats par vienu mājaslapu, kāds ir bijis apmeklējums, kuri cilvēki ir apmeklējuši visvairāk, kuras mājaslapas daļas, kur vismazāk, kuri bijuši aktīvākie laiki. Un es paņemu no Google Analytics šo milzīgo datu lauku, kur ir neskaitāms šūniņas ar cipariem. Un es, protams, šo mākslīgo intelektu esmu viņam norādījis, ko es gribu dabūt ārā. Un principā es teiktu, ka es savu to, ja man tas būtu jādara manuāli, man tas prasītu varbūt kaut kādas 4-5 stundas. Šobrīd es to varu izdarīt pusstundas laikā. Tur gan nedaudz ir, es pavadīju veselu dienu, lai viņu tā kā pielāgotu šim uzdevumam. Bet tā kā man tas ir jādara katru nedēļu līdz nenosakāmam laikam, tad es labāk pavadu vienu dienu viņu optimizējot, un tad pēc tam tālāk man šis darbs ir vairāk vienkārši tā kā klikšķināšana. Tāpēc jau varbūt kaut kur minēju, man ir tā, ka es esmu diezgan slings, un man negribas darīt vienu un to pašu ilgu laiku, tāpēc labāk varbūt uzbūvēju sev šādu rīku, kas man atvieglo pēc tam laiku, un es varu, piemēram, darīt kaut ko citu, vai tieši otrādi vispār nedarīt neko. Tagad pievēršamies, man ir daži piemēri, kas varbūt jums varētu noderēt. Iedomāsimies, es centos iedomāties tādu bibliotekas ikdienu, un tad ienāk cilvēks, un viņš saka, vai jūs varētu ieteikt. Un viņi, piemēram, prasa, vai jūs varētu ieteikt šobrīd populārākās grāmatas latviešu valodā. Un šeit es arī esmu ielicis ekrāna šāviņu, kurā es prasu, kādas ir jaunākās populārākās grāmatas latviešu valodā. Izveido sarakstu, kas balstīts uz literatūras apskatiem un pārdošanas tendencēm. Kreisajā malā jūs redzat grāmatas, kuras man viņš ieteica. Tur ir Zanes Daudziņas bērnu dienas komunālijā, un tur atnāciet rīt. Un es, protams,
baigi neusticos tā uzreiz, bet arī, ko viņš uzreiz man iedeva blakus, labajā pusē arī jūs redzat atsauces, no kurienes tas ir ņemts. Tātad es redzu, ka tur ir LSM ar virsraksts 10 grāmatas, kas šobrīd aizraujušas grāmatu apskatniekus. Lūk, jā, kā jūs domājat, vai šis ir, šis ir kaut kas, patiesībā jau droši vien, ka jūs no galvas varbūt zinat šīs grāmatas, kas varbūt ir kaut kādas jaunākās vai iznākušās, vai varbūt tomēr tas varētu būt kas tāds, kas varētu noderēt kādreiz. Nu, mums ir tāda darba specifika, ka patiesībā jau šo informāciju mēs diezgan labi arī paši pārzinām un zinām, un tīri, teiksim tā, no tās ikdienas darba pieredzes. Tā kā, šis varbūt ir tāds jautājums, ko varbūt tā diezgan reti mums nākas prasīt mākslīgiem intelektam. Mums ir pašiem tā kā savs intelekts, kas šo te zina, ja? Es arī tā pieņēmu, ka visticamāk jūs šo zinat no galvas 2 naktī, bet šis vairāk ir tāds, piemērs par to, ka arī ļoti vienkāršs jautājums un nedomājat un var pajautāt, jo... Jā, paldies Tom, protams, mēs tikai tā... Jā, es arī pilnīgi zināju. Varbūt man arī nākamie piemēri būs tādi, kas ir ikdienā ļoti... Jums, tu pat nevajag mākslīgu intelektu, bet man šķiet, piemēram, man likās interesanti, kad es pajautāju to, ka es esmu iecienījis Stevena Kinga romānus. Un es pajautāju, iesaku 5 grāmatas, kas ir līdzīgas viņa stilam un žanram, un pamato, kāpēc. Un tad viņš iedeva 5 grāmatas, šeit es esmu iekopējis tikai 3. Es atzīšos, godīgi, nekad nebiju izmantojis šādu, bet man šķita, ka, ja es šādi pajautātu un man šādi atbildētu, tad es aizietu un mēģinātu uzmeklēt šīs grāmatas. Jā, taisnība, šis ir labs, šito mēs varētu izmantot. Tad es vienu trāpīju vismaz. Es ceru, ka es trāpīju arī nākamo. Es viņam pajautāju, iesaki man grāmatu. Man vajag kaut ko līdzīgu Harijam Poteram, bet pieaugušajiem. Jā, šis arī ir labs. Jā, tā kā es pieņemu, ka dažreiz varbūt jums rodas kādi klienti, kas grib kaut ko lasīt, bet paši nezinu, varbūt sākumā ko viņi vēlas lasīt. Līdz ar to varbūt, ja jums ir daudz darba un bibliotekā jāgatavojas pasākumam, jūs varat ierakstīt ātri šo un viņam arī izstāstīt. Protams, nesakiet. Viņš domās, ka šī ir profesionālākā bibliotekā, ar ko viņš jebkad ir saticis. Vēl viens, ko es... ierakstīju, kas man patīk pašam lasīt grāmatas arī par, kas ir par psiholoģiju, bet tādā vairāk populāra zinātniskā veidā, kā piemēram bagātais tēcis, nabagais tēcis. Tas ir viena no tādām, laikam jau, kad grāmatām, ko ļoti daudz varbūt var prasīt, bet jā, es viņam pajautāju, iesaka man 3 grāmatas par psiholoģiju, bet lai var to viegli saprast bez priekšzināšanām. Un tad viņš, protams, ieved tās tur domāšanas kļūdas un tādas grāmatas. Šeit es tikai vienas iekopēs, lai vienkārši tur nebūtu tāda maza burtiņa pa visu ekrānu, bet viņš man iedeva diezgan ne tikai 3, bet arī vairākas. Tāda mēs nonākam pie sadaļa, ja tuvojas pasākums. Ja? Šeit es esmu iedevis tādu piemēru, kad latviešu režisora Ginta Zilberša filmas Trauma ieguva Oskaru. Izdomāja interesantu grāmatu izstādes tēmu par kaķu tēmu. Tas būtu, kas būtu piemērot ģimenēm ar bērniem. Un iesaka arī kādas aktivitātes vai radošās darbnīcas varētu organizēt. Jā, un tad viņš man principā izgatavoja šeit tādu pasākumu ar nosaukumu Kaķu karaļvalsts, no pasakām līdz piedzīvojumiem. Un šī izstāde būtu kā maģisks ceļojums cauri stāstiem par kaķiem. Un tad rekur kaķu pasaku stūrītis, un tad uzzīmē savu grāmatu kaķi un kaķu teātris. Tie ir tie piedāvātie pasākumi. Kā es šo izmantotu? Es neveidotu šo pasākumu varbūt 1-pret-1, bet es šo vairāk izmantotu, lai savu domāšanu ievirzītu tajā ok, mums vajag par kaķiem kaut ko. Un tad es sapratu, labi, varbūt šo mazo ideju var paņemt, varbūt šo mazo ideju var paņemt, bet arī visu to kopējo pasākumu, piemēram, apaudzēt ar pašu, ar idejām, kas ir, piemēram, balstītas manā pieredzē. Es šo vairāk uzskatītu par tādu domu apmaiņu,
ja, piemēram, kolēģi ir aizņemti vai vienkārši negribas iesaistīties nevienam šajā pasākumā, un tad jūs izmantojat mākslīgo intelektu kā tādu personu, ar kuru jūs kopā varat pārspriest, nu, un iegūt kaut kādas idejas. Protams, viņam dažreiz arī sanāk izšaut tā, ka, principā, paņem šo te lietas virsū uz papīra un organizē pasākumu. Un, ja, piemēram, tas tā arī notiek, tad jums, protams, vajag uztaisīt arī šī pasākuma uzsaukumu. Un viņš var arī palīdzēt sagatavot ierakstu sociālajos tīklos. Man dažreiz šķiet, ka viņš ir pārāk tāds sapņains un tā kā, piemēram, nu, tā valoda viņam dažreiz aiziet tādā nu, pārāk tāds līmīgs, tāds nu, pārāk salds. Nu, bet tas arī varbūt tas ir baigi atkarīgs no katra tā komunikācijas stila. Es šo tekstu pārveidot, bet vismaz kaut kāds pamats man būtu. Un, tas man arī visvairāk tajā patīk, kad ir dažreiz tādas dienas, kad idejas vienkārši neķerās galvā. Nu, nevar noķert. Ir pasākums pēc nedēļas, mums ir jāsāk viņš reklamēt. Un tu sēdi un vienkārši galvā caurvējš ir. Un tad tu vienkārši šeit ienāc ieraksti, un tu vari patirt kaut kādu ideju, no kuras jau tad veidojās tas ideja kamols. Oho, šis jau tad sāk griezties, un mēs varam laist to pasākumu gaisā. Es domāju, ka es neesmu vienīgais, kam tā ir gadījies, kad ir dienas, kad ir caurvējš galvā. Jā, man ir jautājums pirms nākamās. Vai jums ir kaut kāds tāda lieta, ka jums, piemēram, ir arī jādigitalizē teksti? Nu, precizēt domu, kā tas ir. Mēs nezinām, mēs varbūt ka ir, bet mēs nezinām, ka to sauc par teksta digitalizēšanu. Nu, piemēram, varbūt teksts ir jāpārnes no grāmatas digitālā formātā. Nu, ar skeneri mēs to darām. Ok, labi. Bet tas ir tāds, tas šad tad ir vajadzīgs ikdienā, vai ne? Jā, ir. Es nākamajā paraugā kreisajā pusē jūs redzat ar telefonu nobildētu no datora ekrāna bildi ar nelielu daļu no sprīdīša. Es to bildi taisīju pēc iespējas tīzlāk, lai viņa būtu pēc iespējas nekvalitatīvāka. Un es pēc tam šo bildi ievietoju ChatGPT, kuris teica, lai viņš viņu nu, pārveido tekstā, lai es varu vienkārši nokopēt. Un kā mēs redzam, viņš to gan izdara ļoti labi. Tā kā šī ir viena ideja, ja ir kaut kādi teksti nepieciešams pārnest digitāli, tā kā kopija paste, tur nevajag darbināt skeneri, bet jūs principā varat ar telefonu nobildēt bildi, un arī ChatGPT ir aplikācija telefonā. Jūs principā varat nu, to izdarīt jā, dažu sekundžu laikā, bet te ir viens bet. ChatGPT bezmaksas versijā nevar ielādēt bildes. Varbūt varbūt ir kaut kāda limita. Es vienkārši lietoju maksas versiju ikdienā. Bezmaksā ir limits. Bezmaksā ir limits. Tā es arī domāju, droši vien kaut kāds 5, 10 bildes dienā, vai ne? Man kaut kāds 5, man liekas, bija kaut kas maz. Jā, nu jā, maksas versijā ir bezlimita, bet šis ir vēl viena lieta, kas varbūt, nu, es teikšu tā, manu piemēru uztveriet kā tādu pavadienu. Jūs noteikti esat savā ikdienā redzat citas lietas, varbūt šo var pārvērst kaut kā citādāk. Ir viens rīks, ko es varu ieteikt, kas ir bezmaksas, ir Adobe Scan, ir telefonā arī pieejams, kas ir patiesībā tiešām kā skeneris. Viņš šos dokumentus pārveido jau principā skenētā izskatā. Un, man ikdienā bieži nevajag skenēt, bet cik es esmu to darījis, tad man šķiet, ka tur nav limita. Tas ir, ja piemēram tāds ir. Es, piemēram, ticu, ka skeneris šo izdarītu varbūt tās kvalitatīvāk, ja, piemēram, vajag 1:1 grāmatu, bet, ja vajag tieši tekstu, tad šis ir viens ātrs risinājums, ko var izmantot. Jā, un ja mēs runājam vēl par valodas modeļiem, tad ko vēl var palīdzēt lielie teksta modeļi, kā piemēram ChatGPT, tas pats Cloud, varbūt arī Google Gemini, bet es to neesmu pārliecinājies, to var notestēt, bet ir arī valoda apguve, jo, piemēram, ja vēlaties apgūt kādu valodu, ka viņš var izgatavot jums, principā, valodu
apmācību tādu kursu. Protams, kur ir mīnus, mēs visi esam cilvēki, un mēs vienkārši, nu labi, šodien nē, rīt, nu labi, vēl rīt, nu labi, vēl rīt. Tad, protams, ir tāds Duolingo, kas tev katru dienu atgādina par to, ka tev vajag mācīties, un viņš ir ļoti uzmācīgs. Bet, ja, piemēram, ir tā disciplīna, tad viņš ļoti labi var palīdzēt apgūt jaunas valodas. Un kas viņam ir vēl interesanti, es nebiju ļoti sen testējis, ChatGPT ir attīstījis arī šo sarunu modeli, kad jūs principā varat sarunāties kā viens pret vienu. Es nezinu, vai man varētu. Nē, es labākās. Es domāju, vai es varētu nodemonstrēt. Varbūt es varētu, ja man sanāks ātri atvērst savu telefonu. Es ļoti ceru, ka jūs dzirdēsiet. Es jums mēģināšu. Ko mēs varētu paņemt kā piemēru? To pašu sprīdīti, ko? Pārslēgsim šo. Vai tu varētu man noraksturot grāmatas sprīdītis? Protams, uzrakstīšu tev īsu grāmatas sprīdītis aprakstu. Tā ir aizraujoša un izglītojoša grāmata bērniem, kas iepazīstina ar dažādām dabas parādībām un dzīvniekiem caur maza kutaņa brīdīša piedzīvojumiem. Grāmata ir pilna ar skaistām ilustrācijām un interesantiem faktiem. Jūs sapratāt, kā viņš runāja? Viņš sākotnēji tā valoda viņam bija patiešām tāda ļoti robotiska un teikt patīzla, bet viņš šobrīd, es biju pārsteigts, cik ļoti labi viņi ir attīstījuši šo valodas modeli, ka viņi runā ar uzsvariem, ar pauzēm un apbrīnojami. Jā, par vēl, ko var piedāvāt šie valodu modeļi ir pareizrakstība, to jau mēs arī pieminējām, ka, piemēram, var uzlabot tekstu, padarīt to skaidrāki. Un arī, ja, piemēram, jūs rakstat kaut kādu tekstu un jums vajag izmantot plašāku vārdu krājumu, tad jūs varat arī pajautāt viņam, piemēram, par sinonīmiem, par nosaukumiem. Viņš arī palīdzēt var atrisināt tehniskas problēmas, kaut vai, piemēram, jums kaut kas telefonā neiet. Jūs varat pajautāt, kā atrisināt to, un tad jūs saņemsiet veselu rindu ar ieteikumiem. Ja, piemēram, jums darba ikdienā ir nepieciešama kaut kāda lietotne, kas varētu noderēt, bet jūs nezināt, kāda tā ir, kur ir labākā, kuru meklēt, tad arī šo var pajautāt. Un, protams, arī var visbeidzot tīri komunikācijas sadaļā var plānot arī saturu sociālajiem tīkliem. Protams, lai jūs līdz šim visam tiktu, ir ļoti svarīgi zināt, kā ar viņu runāt un nerunāt šiem valodu modeļiem. Varbūt es nelasīšu visu tekstu, bet tātad galvenie ir jābūt konkrētam un precīzam. Tātad nejautājiet viņiem uzraksti kaut ko par pavasari. Labāk ir izveidot, piemēram, ierakstu par pavasara sezonas sākumu, izmantojot humoru un vārdu spēles, un tas uzreiz sniegs jums labāku rezultātu. Piemēram, vēl ir par konteksta un mērķa pievienošanu. Ja jūs ierakstīsiet pastāst par proteīnu, tad tur nekas baigi labs kopumā nesāks. Viņš vienkārši paņems no enciklopēdijas un pastāstīs, kas tas ir. Bet, ja jūs teiksiet, ka man ir ēdienu bloks, kurā es rakstu par veselību un vēlos rakstīt par proteīnu nozīmi veģetārijā diētā, saglabājiet draudzīgu un informatīvu tonu, tad jūs saņemsiet jau diezgan gatavu rakstu pretīm. Nosaka formātu un stilu. Sliktais piemērs ir uzrakstīt kaut ko par produktivitāti. Labais piemērs ir izveidot ierakstu par darba produktivitāti, izmantojot profesionāli, bet draudzīgu toni. Vai arī, piemēram, ja jūs mēģināt izdomāt, piemēram, kādu pasākumu nosaukumu, tad izdomā pasākumu nosaukumu par kaķiem. Bet, ja jūs, piemēram, rakstīsiet, ka izveido pasākumu nosaukumu, kas varētu būt līdzīgs, piemēram, kādam no iepriekšējiem pasākumiem, kas ir ļoti paticis, vai jūs varbūt esat dzirdējuši kaut kur citu, tad jau viņš uzreiz saliek kopā, jūs domājat šādā te virzienā, tad mēs varētu arī tādā virzienā turpināt domāt.
ja jūs saņemat atbildi, kas jums nepatīk, tad tas ieteikums ir, nevajag rakstīt, ka nē, tas nedara, dari citādi. Vajag viņam paskaidrot, nē, man nepatīk šī atbilde, pārveidot to un precizēt tieši to un to. Ja, piemēram, jums ir kaut kāda garāka lieta, kas ir jāatrisina, piemēram, kāds varbūt tās, kas varētu būt, nu jā, jūs vēlētos izveidot kaut kādu, kaut vai to pašu datu atskaiti, tad labāk to visu sadalīt soļos, jo atcerieties, es minēju sākumā, ja jūs iedosiet ļoti daudz viņam uzdevumus, tad viņš var sākt halucinēt, un tās atbildes var būt neprecīzas, un beigās jums nebūs noderīgi. Tāpēc, ja kaut kādas lielas lietas, labāk sadalīt pa mazākām, un tad viņas jautāt. Ja jums vajag, piemēram, rakstu dabūt ārā, tad jūs varat arī noteikt, kādā formātā viņus rakstīt. Piemēram, jūs gribat kaut kādu ierakstu, tad sakat, man vajag ievadu. Tad, piemēram, galvenās metodes, piemēram, man ir piemērs par laika plānošanas metodēm, un tad ir šie ir autori, kas par to rakstu. Tur ir kaut kāds pieejas, kā var veidot laiku, tur 80, 20, tad jūs šīs metodas pasakat, kāpēc šādi es vēlos un kāda ir secinājuma. Tā kā galvenā atziņa ir tā, ka tas... Jo valodu modeļi nav tā kā brīnumnūjiņi, kur jūs pasakat, es tagad gribu tā, un tad tur viss notiek. Patiesībā ir ļoti daudz visādi kursi, apmācības, un tā ir vesela zinātne, kā veidot šos pieprasījumus. Jo jūs precīzāk paprasat, jo jūs precīzāk atbildi arī dabūn. Ja jums, piemēram, šķiet, ka viņš tomēr nefunkcionē kā vajag, viņam var piedāvāt lomu spēles. Tātad tu viņam pasaki, tu esi pieredzējis bibliotekārs, kā tu darīt to un to lietu. Un tad viņam šīs lomu spēles parasti ļoti labi patīk un nāk arī ārā. Mēs šobrīd esam pabeiguši par valodu modeļiem. Mēs arī tuvojamies prezentācijas noslēgumam, bet es nevaru nepieminēt arī citus, kā attēlu ģenerēšanas rīkus. Šeit mans stāstījums būs pavisam īsāks, jo attēlu ģenerēšana ir pavisam cita disciplīna, kur jau šie pieprasījumi, lai jūs ģenerētu bildes un tie teksti, ir jau garāki, un tur ir daudz vairāk nianses. Un šis ir tāds, kas ir jau, ja jūs daudz ikdienā strādājat ar attēliem, un jums viņus vajag, tad šeit jau vajadzēs tādu lielāku praksi. Bet jā, tātad es esmu izcēlis 4 attēlu ģenerēšanas rīkus. Tas ir DALL-E, kas ir ChatGPT produkts, Leonardo, kas vienkārši strādā labi, un tur arī ir bezmaksas iespēja izveidot, manuprāt, arī kaut kāds 6 attēlus dienā. Viņš tiešām labi dara savu darbu. Tad vislabākais pasaulē un vissenākais un rīks, ar ko var principā paveikt jebkuru brīnumu un pajautāt jebkuru bildi, ir Midjourney, bet tur ir viena nianse. Viņš nav atverams e-pasta pārlūkā, tur vajag pievienoties viņam vienam serverim. Katrā ziņā šis ir jau sarežģītāks rīks, netik draudzīgs kā lietotājam, ka jūs atverat lapu un ieiet iekšā, bet tur var tiešām dabūt visus. Un vēl ir viens FreePic, kas vairāk zināms kā ir bezmaksas bilžu iegūšanas vietne, ja vajag kaut ko, bet viņiem ir atsevišķa sadaļa, kas nodarbojas ar mākslīgo intelektu. Tātad, vēl viens moments ar bildēm ir tā, ka, ja ChatGPT un vispār valodu modeļos latviešu valoda šobrīd patiesībā tiek saprasta ļoti, ļoti labi, tad attēlu ģenerēšanā joprojām ir galvenā valoda ir angļu valoda, un šī ir komanda, ko es ievadīju, ģenerējot bildes. Tātad vīrietis, kas ir ģērbies kā pavārs, viņš gatavo iekšā restorāna virtuvē. Gaismas ir nedaudz samazinātas, viņš izskatās koncentrējies, un virtuve ir tā kā tas ir tas sudrabains tērauds, kaut kas tāds. Tad ir krāsainas krāsas un kamera no krūša punkta skatoties, un arī apgaismojums. Un lūk, tad ir salīdzinājums. Pirmā bilde ir no ChatGPT versijas, kas ir DALL-E. Man šķiet, ka viņam labi nesanāk. Piemēram, ja tā pavēlk pastāst tuvāk, tad es ieslēgšu peli. Viņi, piemēram, vispār... Jūs redzat manu peli? Jā, redzam. Okay.
Viņam, piemēram, kas tas ir karot dakšiņa, viens, ko te dara, viņam nav nobeiguma. Es nezinu, te nekā vairs nav. Te ir kaut kādas jocīgas gaismas, ko tu nevar saprast, viņš ir disko zālē vai viņš ir virtuvē. Šis rekur ir Leonardo darinātā bilde, manuprāt, jau daudz labāk. Bet, ja mēs ieskatāmies, tad pavēram, tur ir kaut kāds rītīgs erors ar to dakšiņu. Tā dakšiņa izskatās savērpusies. Bet, kā jūs redzat, tad pirksti un rokas ir vietā. Un vēl ir Midjourney, kurā es pats šo bildi netaisīju. Es paņēmu, atradu internetā, bet, kā jūs redzat, tad šeit jau tā detalizācija ir daudz lielāka. Te ir visas ventilācijas šahtas un tā, bet, kā jūs redzat, tad kur šeit lampa ir nobīdījusies, te kaut kāds ir galīgi nepareizi kaut kas. Un jā, pēdējā bilde ir kur frīpik arī, kur vīrietis gatavo. Šeit it kā viss izskatās pareizi, bet īsti nespēst, kas ir šis šeit. Tā kā šādas rodās bildes. Ja jums, piemēram, vajag kādu bildu pasākumam, tad šī ir versija. Es ieteiktu izmantot frīpiku. Par samaksām es laikam nevarēšu pateikt, taču zinu skaidri to, ka Leonardo AI tur var 5 bildes dienā, un tur ir ļoti daudz dažādas iespējas, kā viņas aprakstīt, lai jūs dabūtu vēlamo rezultātu. Un es, protams, nevaru nepieskarties balss rīkiem, kas šobrīd ir ļoti daudz un dažādi. Viņus pārsvarā izmanto balss ierakstiem. Jā, balss aktieru darbs, kas varētu būt viens no tiem darbiem, kas nākotnē ir apdraudēts, jo principā jau tagad varēs pavisam drīz, es tā domāju, ka jebkuru balsi, jebkuru toni, jebkuru vecumu vajadzēs vecāku vīrieti, jaunāku sievieti, bērnu, varēs šīs balsis uzģenerēt pilnīgi mākslīgi, un viņas runās ar pareiziem uzsvariem, un viss būs kārtībā. Tā kā, jā, balss aktieru darbs varētu būt apdraudēts. Un, protams, to var arī izmantot prezentācijās un arī klientu servisos, jo pie mums es neesmu vēl pamanījis, bet ir tā, ka, ja jūs, piemēram, piezināt kādam uzņēmumam, jūs, principā, jau runājat ar robotu un jūs uzdodat jautājumus, un ja jūs uz šiem jautājumiem viņš nevar atbildēt, tad jums viņš savieno ar reālu cilvēku, kas jau var palīdzēt. Tas, principā, uzņēmumi palīdz uzņēmumiem nenoslogot tik ļoti daudz tos savus cilvēkus, ka viņiem ir jāatbild uz katru zvanu, ka kāds nevar atrast, piemēram, kur iesprost internetu vadu. Tā kā tas robots varētu uzreiz arī to izskaidrot. Te būs viens piemērs ar mani. Es ļoti ceru, ka jūs dzirdēsiet. Te izskatās tā, ka man kaut kas te raustās. Ļoti žēl. Es ļoti cerēju, ka varēs. Es esmu šo piemēru izmantojis arī kādā citā reizē. Toreiz viss bija baigi labi. Bet pamēģināsim vēl vienreiz. Man ir pavisam īsts 10 sekundžu klipiņš, kurā es stāstu par to, ka paldies, ka pievienojaties šodien prezentācijā. To es daru latviešu valodā uz zaļā ekrāna. Un mans mērķis ar šo bija parādīt, man nākamajos slaidos ir cits. Jā. Kad es principā varu sev ielikt savā, manu balsi viņš nodublē un pārveidot to citā valodā. Es varu runāt principā jebkurā valodā. Es ceru, ka jūs dzirdat, paskatīsimies. Nedzirdam. Nē, jā. Nē, nedzirdam. Ļoti žēl. Principā. Tā. Jūs mani dzirdat, kad es runāju, bet jūs nedzirdat to, ka atskaņojas video, vai ne? Jā, tā ir. Tā. Ok. Tā, varbūt pamēģināsim vēl vienreiz. Ja jūs nedzirdat, man ļoti žēl, šis bija labs piemērs, man patika.
nedzirdat vai dzirdat? Nedzirdam. Man radās viena ātra ideja, es varētu atvienot savus. Viņus. Tā. Vai jūs dzirdat man tagad vēl atpakaļ? Jā, dzirdam. Tomēr paklausīties, vai jūs dzirdat to? Labdien! Mani sauc Toms. Paldies, ka ieradāties uz šo semināru. Šajā seminārā es jums pastāstīšu par mākslīgo intelektu. Jo jūs dzirdējāt, ja? Jā. Pilnīgi tas pats video apstrādāts programmā ar nosaukumu 11 Labs, kas ir pieejama bez maksas. Nē, man vajadzēja apakaļ. Ja. Hallo, mein Name ist Thomas. Vielen Dank, dass Sie zu diesem Seminar gekommen sind. In diesem Seminar werde ich Ihnen über künstliche Intelligenz erzählen. Tātad, principā, viņš ir nodublējis manu balsi. Viņš, protams, neieliek to balsi manās mutības, bet jums ir, piemēram, starptautiska sadarbība un jums jānovada šis viens un tas pats dzirdētas prezentācijas dažādās valodās, tāpēc tas ir viens no rīkiem. Man ir vēl viena valoda. Tas ir gribētu arī, piemēram, izlādējās. Tom, tagad mēs tevi pašu ļoti slikti dzirdam. Jā? Ok. Man liekas, ka es nejaušu roku uz mikrofonu virsū. Hei, nimeni on Toms. Kiitos, että tulitte tähän seminaariin. Tässä seminaarissa kerron teille tekoäly. Es nezinu somu valodu, bet es runāju pilnīgi brīvi somu valodā. Balūža filmas trauma. Jā, par šis bija video, bet tagad es jums parādīšu vienu piemēru, kas man šķiet, ka varbūt viņam vēl ir jātīstās, kas nav vēl tik forši. Tā kā es ievadīju tekstu un palūdzu, lai mākslīgais intelekts šo tekstu pārvērš audio. Hei, Režisora Zilbaloža filmas Trauma ASV Kinoakadēmijas balvu jeb Oskaru. Apmēram tā. Pavisam strauji tuvojoties beigām, ir vēl pēdējais video rīks, ko es arī apzināti atstāju pēdējā vietā, jo video rīkiem ir nepieciešami daudz lielāki resursi, lai viņus izveidot. Ja jūs piemēram, ievadat ChatGPT savu jautājumu, tas ir tikai teksts. Teksts ir dažus kilobaitus liels, viņš ātri pārvietojas, bet savukārt video mēs runājam par jau vairākiem megabaitiem. Un tas uzņēmums, kas piedāvā šos video ģenerācijas, viņam vajag būt milzīgam resursam, milzīgam elektrības patēriņam, lai šos video varētu ģenerēt. Ir daži, kas to dara, bet šis vairāk, es teiktu, ka šobrīd ir vēl tāda smilšu kasta lieliem uzņēmumiem, kas, lai pievērstu uzmanību, izgatavo sev reklāmas ar mākslīgo intelektu. Man arī būs viens piemērs no Coca-Colas. Atvainojos, ka tā būs Ziemassvētku reklāma pavasarī, bet lai tas būs labs piemērs. No vienas puses tiem uzņēmumiem visticamāk šīs reklāmas varētu izmaksāt lētāk, kas tik un tā nav ļoti lēti, bet lētāk, jo, ja mēs iedomājamies Coca-Cola un viņus apmērus, tad viņiem ir tās braucošās mašīnas, un tad ir tie leduslāči, un tad ir vesels čūpa ar cilvēkiem, kam vajag braukt uz šīm vietām, to visu filmēt, viņus visus ēdināt, izguldīt, aizlidināt, aizbraukt. Tik un tā ļoti dārgi. Savukārt, ja viņi, piemēram, noalgo kādu aģentūru, kas ir gatavi uztaisīt viņam mākslīgā intelekta video, tas iespējams varētu samazināt izmaksas pusi un, protams, arī tīri no mārketinga viedokļa pievērst uzmanību, ka lūk, mēs izveidojām mūsu šī gada Ziemassvētku reklāmu ar mākslīgā intelekta. Šeit pirmais piemērs, ko es gribēju es pirms tam minēju, kad es nevaru iedabūt vārdus iekšā mutē, bet ir vēl viens rīks, kas arī var dabūt teksta iekšā
tekstu iekšā, lai mute kustētos līdz vārdiem. Ņemot vērā, ka mums ir tās nelielās problēmas ar skaņu. Vai jums ir bijusi tāda sajūta, ka ikdiena kļūst gaišāka un krāsaināka? Pie mums jūs atradīsiet visu, kas jums nepieciešams, lai atvērtu sevi jauniem izaicinājumiem un sapņiem. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat piedzīvojumu meklētāji. Šis ir tas Džeks, kurš runā manā balsī. Viņš varētu būt nedaudz atraktīvāks, un varbūt mana balss intonācija ir pārāk tāda azartiska, bet tā doma ir tāda, ka, ja jūs, piemēram, gribat veidot savu personīgo blogu, bet negribat rādīt savu seju, tad jūs varat izvēlēties pilnīgi jebkādu cilvēku, kāds tiek piedāvāts, un viņš var būt vecs, jauns, garš, tievs. Tas varētu būt kaut vai Ziemassvētku vecītis, kas runā jūsu balsī un arī mutu kustās līdzi. Šis arī rīks, šo es uzģenerēju pilnīgi bez maksas. Protams, tur ir ierobežojumi arī, bet tas arī ir. Un tad arī Coca-Colas reklāmā. Tad jūs apmēram sapratāt, vai ne? Šādi izskatījās ar mākslīgo intelektu ģenerētu Coca-Colas reklāmu. Savukārt šis ir tas, ko es dabūju iekšā. 10 sekundžu pastaigu pa mežu un uz skats uz kokiem. Tas ir tas, ko var lietotājs kā es un kā jūs arī varat dabūt. Tādu reklāmu kā Coca-Cola mēs diemžēl nevarēsim vēl uztaisīt, bet kaut kur ticu, kad dodiet vēl dažus kādus. Mums ir viens jautājums. Vai ir iespējams tā, ka sievietes balss runā, nu tā kā tu iedod savu balsi, bet paprasti, lai tā būtu sieviete, kas runā? Jā, tas ir šis te piemērs par to Džeku. Jā, par to Džeku. Jā, var izvēlēt. Ir nosaukums ir heigen.com, tur var to darīt. Tur ir ļoti daudz dažādu cilvēku. Viņi ir dažādās situācijās. Viens sēž istabā, viens sēž ārā parkā, viens sēž virtuvē pie galda. Tur viņiem vēl katram var izvēlēties, no kuras puses var viņu grib redzēt. Tur baisi daudz visā. Es slēgšos apakaļ, lai mani var redzēt. Principā, paldies liels.